Tomēr lidlauks funkcionē vesels 20 gadus, no 71. līdz 92. gadam. Un kādu laiku mums arī bija labs nomnieks, bet vienmēr situācija mainās. Un tā stratēģija mums ir tā, ka teritorijas plānojumā mēs šo teritoriju paredzam. Mazās aviācijas attīstībai līdz ar to lidlauks ir vajadzīgs un savas domas neesam mainījuši un uzskatām, ka protams, ka dzīve attīstīsies un ka cilvēki lēnām no automašīnām pāries uz lidaparātiem, ka noteikti šī mazā aviācija attīstīsies, lidlauki būs vajadzīgi. Tas, ka tā nav pašvaldības funkcija, bet mēs esam ieinteresēti, lai šis pakalpojums tika attīstīts, tāpēc mēs esam nolēmuši, meklēt šim nogabalam jaunu īpašnieku, kas varētu attīstīt šo teritoriju, nodrošināt certificētu lidlauku un tādā veidā iegūt pierīga, labu pakalpojumu, jo interesi ir, jo arī tādi incidenti te rodās, jo beigās šo lidlauku tomēr grib izmantot tie, kas zina, šīs kartēs ir fiksēts, bet viņš nav tā kā certificēts, līdz ar to, tādas domstarpības rodās ar apkārtējiem zemju īpašniekiem. Es ceru, ka tad īpašnieks arī akreditēs šo lidlauku un visi tie apgrūtinājumi, kas saistīti ar lidlauku funkcionālo darbību, tiks arī, sakārtoti un līdz ar to šis reģions iegūs mazās aviācijas iespējas. Ka tas ir nepieciešams, to arī mums tagad ir jāizvērtē Nacionālo bruņoto spēku iesniegums, kas lūdz, gaisa spēku mācību ietvaros izmantot šo lidlauku, un mēs, protams, kā atļausim to darīt.